Ja mēs runājam par elektroauto, tad visbiežāk mēs dzirdam, ka tā ir luksus prece. Cilvēkiem, kas dzīvo lielpilsētās, kuri pārvietojas nelielus attālumus un kuriem nav nepieciešami tālāki gabali. Bet kā ir ar lauku cilvēkiem? Un vai tiešām tā ir taisnība, ka elektroprece ir luksus prece tikai pilsētniekiem? Es lūdzu padalīties ar savu viedokli Jāni Zirnīti, cilvēku, kurš dzīvo Latgalē, kurš ir daudzbērnu ģimenes tēvs un ikdienā katru dienu lieto jau gadu elektroauto. Esmu nosacīti iebraucējis šajā galā. Es dzīvoju tagad Latgalē, Ludzas rajonā, 11 kilometrus varbūt no robežas sanāk Krievijas un ar sieviņu, ar 4 bērniņiem un pēdējos 18 gadus un esmu, pirmo dzīves daļu pavadījis tur vairāk Rīgas pusē un šobrīd dzīvoju mājā, kas atrodas mežā. Es strādāju ar datoru, tulkoju kristīga tādu raksturu literatūru un jau veselu gadu braukājam ar elektroauto un esam, tas tāda jauna lapas puse bija ikdienā. Tā tiešām bija jauna lapas puse. Ja tā kopumā ņemot, jā. Mēs esam kopā 6 cilvēki, es sieva 4 bērniņi, 2 no viņiem mācās, jau var teikt, to būs 3 skolās, un es dzīvoju starp Ludzu un starp Kārsavu, un es dzīvoju 4 kilometri mežā, tā kad mēs braukam ar mašīnu katru dienu, citreiz vairākas reizes, pat uz Rēzekni, uz Kārsavu, ļoti daudz es lietoju mašīnu. Bez mašīnas īsti šeit nekādīgi nevar, jā. Tāpēc, gadā nobrauc kādi 30 tūkstoši tā kaut kur pa šitiem ceļiem kaut kur, jā. 95% no 90 noteikti ar elektroauto, jā, noteikti.